Labi, bet mēs sāksim ar mūsu ģeniālo dziesmu. Padam! Padam. Pidžam. Nepareizo pogas. No. Nepareizo spēt. Daktaris Sārava un daktars Jansons sasauc konsīliju. Un šodien mūsu viesis ir neviens cits kā ģimenes ārsts Gints Martinsons. Sveiki. Čau! Gint. Čau. Wow, jau uzreiz šautauts Gintam! Šī mūsu otrā epizode būs nedaudz citādāka nekā iepriekšējā, kur vairāk runāsim mēs visi, ne tikai tu. Beidzot. Jā, respektīvi šodien tev būs uzdevums izvēlēties vienu ciparu, es to paskatīšos, no kur līdz kuram es ceru, kas ir iepriekšējās tēmas arī izņem. Tad no 1 līdz 47, jebkurš cipariņš, tu izvēlēs tēmu. Un tad mēs visi triet arī mēģināsim kaut kā šo tēmu, teiksim tā, iznest tautās. Es pārbaudu to līdz ar to, jā, viss kā Jāizvēlas cipars. Ar jēgu. 13. 13. Laimīgais numurs 13. Wow. Jautājums ļoti, ļoti labs patiesībā. Es domāju, ka mums būs daudz ko runāt. Un, respektīvi, 13. jautājums skan šādi. Profesionālās deformācijas, ja personības izmaiņas ilgi strādājot profesijā, kā arī aizsarga mehānismi, kuri pēc darba ir jāprot izslēgt. Ģeniāla tēma, kuru mēs arī iepriekšējā epizodē patiesībā arī iesākām runājot arī par kolēģiem un arī paši par sevi. Gint, saki, kad vispār tu piedzīvoji lielākās personības izmaiņas? Vai tā bija medicīnas studiju laika vai tomēr jau tagad rezidentūrā? Noteikti tas bija medicīnas studiju laikā, jo, kad es tikko iestājos medicīnas fakultātē, es biju pavisam naivs. Pastāst par savu naivumu. Saulains, Studēja RSU vai LU? RSU. Jā, mēs esam abi no viena gada, jā. Var just. Jā, tu biji naivs. Kas bija tas tavs naivums? Es ticēju, cilvēki ir lieliski, visa dzīve ir laba, skaista, cilvēki ir draudzīgi un kopumā ļoti labi. Jā, 6 gadi medicīnas to visu bišķiņ tā kā apgriez uz otru pusi. Kad varbūt tā ticība cilvēku tādam dabiskajam labumam tā kā pazuda nedaudz. Un tāda realitātes sajūta nedaudz parādījās. Kā tev šķiet, vai medicīnas studijas tev ir izveidojušas par labāku cilvēku, vai tomēr ir kaut kādas lietas, kas tev nākušas, un tu tā kā vari atzīties, ka es labāk būtu dzīvojis bez šī? Es domāju, ka gan ir lietas, ko medicīnas studijas tiešām uzlaboja manā personībā. Piemēram, varbūt pacietības sajūta. Neatlaidība noteikti tiekšanos uz kaut kādiem mērķiem. Tas viss noteikti nāca no medicīnas studijām, bet tādas sliktās lietas, varbūt tāda neiecietība dažkārt, neticība cilvēku labumam, kas man tiešām pietrūks, jo es tiešām kādreiz biju tāds sirsnīgs cilvēks. Staigāju ar savu. Man bija tāds laimes kociņš, kurš nesa man veiksmi, un tagad es esmu pats savas veiksmes un laimes kalējs. Kā ar tevi, Raini? Man ir notikušas vismaz 4 transformācijas, un man ir lauzušas labā virzienā. Transformācijas kaut kādas. Pubertāti vēlreiz 4 reizes. Es domāju, ka es varētu taisīt kursus, tā personības laušanās. Gan labā, gan sliktā virzienā. Pirmais īstais lūziens notika histoloģijā, es domāju. Man bija šautauts profesorai Kalniņai par to, ka salauza mani un gandrīz visus. Tas bija vienkārši lieliski. Man patika histoloģija. Man patika histoloģija, bet tā bija sarežģīta zinātne. Bet man patika zīmēt, krāsot. Man ļoti patika histoloģija. Mūsu LU vienkārši bija tāda lieta, ka mūsu, piemēram, gadā tas bija tāda normāla lieta. Histoloģija pirmajā gadā nokārtoja 7 no 77 cilvēkiem. Es to biju dzirdējis par LU, bet arī es teiktu, ka RSU, mums varbūt nebija tas izkritušo studentu skaits tik liels, bet tas bija nenormāls sarežģīti. Anatomikums bija tiešām tas posms tavā dzīvē. Viņš maina dzīvi, anatomikums arī jau pats par sevi. Otrais gads vienkārši. Jā, otrais gads. Tas bija drusku. Histoloģija, mikrobioloģija,
Anatomija. Tas bija mans pirmais lūziens, un tad ir mans otrais lūziens. Es pirmajā kursā, es atceros, man bija anatomijā tāds pasniedzējs, Maksims Ivanovs, ja nevaldos. Kāpēc viņus sauc vārdos? Es vienkārši domāju, tāpēc, ka ir daudz, kuriem varētu pateikt paldies. Un okay. Bet Maksims Ivanovs, man šķiet, ka tā viņu sauca, viņš teica tā, ka vissarežģītākā specialitāte ir neiroķirurģija. Man bija tāds, tas ir tas, ko es varētu painteresēties. Un tad es nokļuvu neiroķirurģijas nodaļā, sākumā kā nodaļas loģistikas vadītājs, respektīvi sanitārs. Jā, bet tieši specializēts transportēju pacientus pa izmeklējumiem un tā. Un tad es iepazinos ar daudz foršiem neiroķirurģiem, atkal šautauts visādiem foršiem neiroķirurģiem no Gaļzara, Agnesei un vēl visiem. Kur skaņa? Es tur rādu. Jā, šautauts, krati. Un neiroķirurģijas nodaļa bija tā, kas mani vienkārši, man liekas, ka es nezinu, viņi kaut ko tā nodaļa mani salauza. Es nezinu, vai labā virzienā, jo vienkārši tas es nezinu. Tas vienkārši tas, ko es tur redzēju, tas drausmīgais, tas ārpats. Cik daudz tur ir ciešanas, cik daudz tajā visā ir ciešanas un bezcerības, daudz tajā specialitātē. Man liekas, ka es kļuvu vienkārši tāds Uberis pārņēmu, jo man liekas, ka tik šausmīgi gribēju tādu cīnismu drausmīgu. Un viņš droši vien man ir varbūt pat daudz saglabājies kaut kādā ziņā. Tā kā tas bija tāds otrais lielais lūzuma punkts. Tā kā es teiktu. Un tad trešais lūzuma punkts bija arī medicīnas fakultāte. Tas tur ir viens. Un otrs, un tad, kad es sāku rezidentūru, jo visu kaut kur es biju pabūjis, gan neiroķirurģijā, tur pavoluntējis, šur tur. Bet tā likās, ka es jau redzu apmēram, kas tas ir. Bet tas lielais, laikam, lūzums bija tad, kad es pats nonācu kā praktizējošs ārsts rezidentūrā. Un kad es sapratu to realitāti, ko tas nozīmē to darīt nevis par retam, bet katru dienu iet uz darbu, to darīt. Tas, man liekas, bija tāds trešais lūzuma punkts, kurš varbūt man ir atkal jāsalauž. Tagad es pajautāšu pats sev, Dana, kas bija tavi lūzumi. Es visvairāk lūzumu man bija tieši medicīnas fakultātē. Uz rezidentūru es jau aizgāju salauzt. Bet pats pirmais, ļoti spilgti atceros pirmo lūzumu, bija tie studējošie grupas kursabiedri, kuriem vecāki bija ārsti. Un viņi tur nonāca, tāpēc, ka vecāki ļoti vēlējās, lai viņi studē medicīnu. Un daudzi no viņiem, kurus es zināju, viņi izkrita kaut kādos pirmajos mēnešos. Un man bija tāds, ja ārstu bērns izkrīt ārā, un tas bija lielākā baila tajā momentā, izkrist ārā, tās stress bija milzīgs. Un ja viņš izkrīt ārā, tā kā es stabili izkritīšu nākamā, un visu laiku tas pirmais gads pagāja tādā nenormālā stresā, un es atceros, ka bija tas pāris pazīstamie cilvēki izkritis, es tā kā domāju, tā kā šitas būs drausmīgs. Šis bija trakāk nekā es biju iedomājusies. Tad bija, es atceros ļoti spilgti medicīnisko ģenētiku, kur es raudāju, tas bija priekšmets, kurā es lasīju to, un es raudāju, jo es nevarēju iebraukt, kas tur vispār notiek. Tad bija vēl daudz, tad nonāk klīniskajā praksē, tad ir pirmā saskara ar kaut kādiem, diemžēl, jāsaka arī godīgi pasniedzējiem, kuri neizturējās jauki un kuri pateica arī kādu personiskāku piezīmi par tevi, ka tu kaut ko nezināji, un tad radās arī tās nedrošības par to, ka tā kā es nevaru kļūdīties, un ja es nokļūdos, esmu pilnīgs idiots un neko nesaprotu. Un tad tas lielais lūziens, es neteiktu, ka 4. man liekas, es regulāri salūstu. Es esmu ļoti diezgan regulārs traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas viesis. Jā, un tad tas milzīgais lūziens, protams, tā bija rezidentūra, kur tiešām tu tā kā beidzot viedotās pacientu vēstures un tā kā visu saproti, ka tie 6 gadi, ko es darīju, tas nav tikai tāda. Tu nonāc uz tās skatuves. Ja mēs salīdzinām ar to teātru, viss tagad tev ir tā loma, tev ir arī jāspēlē, tev ir jārāda, ko tu dari, un visi no tevis arī sagaida, kad tu to mācēs izdarīt. Un tie bija tie lūzumi, bet, laikam, pēdējais tāds lielākais, protams, bija Covid, tur, kur man salūza vispār. Man vienmēr bija arī naivā tā sajūta, ka tā kā ārstus visi ciena, mūs tur visi mīl, lielākā daļa sabiedrības mūs ciena un mīl, tas ir nenoliedzami, to es arī redzu praksē, bet kopumā ārsta profesija Latvijā nav tiešām prestiža. Tur, kur tevi tā kā arī ciena, ir cilvēki, kuri kur izturās ļoti nejauki, un tas bija nākamais tāds ļoti spēcīgs lūziens, kur es pat sāku tā kā jautāt sev, vai es vispār to gribu darīt, jo kāpēc gan man būtu jāraud citu cilvēku dēļ, un kāpēc es baidos iziet ārā no mājas, domājot par to, vai kāds man nenodarīs pāri. Tad nedari tā. Kā tad ko nedarīt?
Tad neiet ārā. Tad neraudāt. Paldies, vienkārši pasmājiet. Tā kā esi pozitīva. Jā, bet man liekas, ir laba izdevība piesaukt ar profesionālā deformāciju. Tu teici kaut kādas tur kritikas un daudz nepatīkamas. Es nenoliekšu, ka es esmu novērojis tādu lietu. Tu esi sieviete, un es esmu novērojis, ka sievietēm ir grūtāk medicīnā. Jo ir daudz kaut kādi vai stereotipi, vai kaut kādas izteikšanas. Es esmu dzirdējis, kā manām kursabiedrenēm pasaka par ķirurģijā, ka tu esi sieviete, ja tev ķirurģijā nav vietas un tādus teicienus. Un es viņus esmu dzirdējis. Es neesmu tā visa atbalstītājs, vai es tam nepiekrītu. Bet es esmu redzējis, ka tas ir īsts tagad. Jā. Nē, zini, kā ir tāda lieta, ko es esmu runājis ar savām kolēģiem. Viņu pieredzes stāstiem man nav tādas īsti pieredzes, ka man kāds vīrietis būtu teicis, ka tev nav vietas medicīnā, vai es tur izdomātu, ka par ķirurģiju. Man vienkārši nav. Bet tu esi pediatrijā, varbūt, ka tur tas ir mazāk izteikts. Man drīzāk pārmetumi nāk kādreiz par to, ka man nav bērnu. Ko tu vispār saproti par pediatriju? Jā, ko tu vispār saproti par bērniem? Bet sievietēm, zin kā, man grūti teikt, es nezinu, ir tā skala vieglāk vai grūtāk. Es domāju, ka vīriešai medicīna arī ir salīdzinoši grūti, varbūt no tās perspektīvas, kad es nezinu, varbūt jums ir grūtāk komunicēt, varbūt ar, nezinu. Man tāda priekšstats varbūt radies, ka jums ir jāveido šī ļoti empātiskā komunikācija, jo vīrietim varbūt nav bijis bērnībā vai jaunībā pieredzes ar to, ka viņi tā empātiski komunicē, ka viņš nevarētu varbūt tik ļoti iejusties tā pacienta tādēļ. Līdz ar to grūtāk, vieglāk nezinu, bet vai mēs saskaramies ar tādu diskrimināciju? Ar stereotipizēšanu? Jā, noteikti. Tagad Dievs. Jo es esmu pamanījis, ka medicīnas māsas, šodien atkal medicīnas māsām vispār, bet es esmu vienkārši man patīk arī tā skaņa. Es esmu redzējis, ka māsiņas mēdz izturēties labāk pret maniem vīriešu kolēģiem. Vai vismaz sākumā pārbaudot. Es esmu to redzējis. Nē, varbūt, ka tas ir varbūt kaut kāds arī, es nezinu, varbūt, ka viņas apnikuši tās sieviešu kompāniju. Varbūt ar vīrieti arī savā ziņā ir vieglāk komunicēt, jo viņš runā par lietām un tur neko nerunā aplinkus. Nē, tas medicīnā ļoti izteikts. Man liekas, tas tā stereotipizēšana un kaut kāda veida seksisms arī par to, ka... Bet medicīna vispār jums neliekas, ka ļoti daudz sieviešu medicīnā. Noteikti, man liekas, ļoti daudz. Lai gan es esmu ģimenes ārsts, kas tā vai tu neesi mazākumā kā ģimenes ārstos? Mazākumā tiešām ģimenes medicīnā vairāk ir sievietes. Es nezinu, ar ko tas tieši varbūt ir saistīts, bet es noteikti esmu arī dzirdējis dažādus komentārus, varbūt, kad, piemēram, sievietes radioloģijā. Tas ir pilnīgi nepieņemami. Viņas taču dzemdēs, un kā viņas ar staroju. Viņas taču dzemdēs. Viņam taču mēnešais arī. Jā. Ļoti emocionāli. Bet tieši par grūtniecību un par tālāku fizisko izturību. Vispār ir uzskats tas, ka sieviete nevarētu tur izturēt tur tās garās operācijas pie galda. Ir tādas piezīmes diezgan daudz arī, pieņemsim, kad ir situācijas, kur tu esi kaut kādā vadošākā amatā kā sieviete, kaut kādā tur vadītāja kaut kam, ka tev kā vīrietim jāstāst, mēs tur darīsim tā, mēs esam pielēmuši, ir kādreiz jādzird pēc tam arī aizmugurēs runas par to, kas ir tāda. Sīkā tur neizaugusi. Tas, diemžēl, eksistē, bet man jāsaka, godīgi, man liekas, ka es aprunājos arī citiem cilvēkiem, draugiem, kuri strādā citās nozarēs. Viņi saka, ka tas ir visur. Tas, diemžēl, Latvijā ir izplatīts kaut kādās sfērās visur, bet medicīnā, ņemot vērā vēl to milzu spiedienu, kas tev jau ir vēl kā sievietē, mēģināt cīnīties tādā varbūt kaut kādās tur ķirurgu nozarēs vai tādās nozarēs, kuras tiek uzskatīts vairāk par vīriešu, varētu būt ekstra izaicinoši. Man liekas, vēl viena lieta, ko ļoti bieži nāks dzirdēt, ir par vecumu. Teiksim, kāds jauns doktrīs. Jā, tieši varbūt neuzticās līdz galam jauniem doktoriem. Protams, ir arī pacientu grupas, kas tieši grib jaunus doktorus, kas ir šautauts viņiem. Bet citreiz jau pieredzi, vienkārši. Bet ir arī pacienti, kas, bet ko tad tu zini? Kā tevi, starp citu, kā tevi kā jaunu ģimenes ārstu, vai tu jūti to bišķiņ to skepsi no saviem pacientiem? No atsevišķiem pacientiem, jā, kas varbūt tiešām, doktorīt, varbūt padomājiet vēl, vai tiešām. Jā. Un ir atsevišķi pacienti, bet tādu noteikti nav daudz. Vai arī citi to ļoti labi māk noslēpt. Bet nav ļoti bieži tā, ka kāds man pasaka, ko tad tu zini? Vēl ir pacienti, kas tiešām varbūt rezidentūras laikā negribēja nākt pie manis, jo es esmu tikai rezidents. Jā, bet, arī saprotami. Nē, savā ziņā, pilnīgi noteikti. Tā ir izvēle, ko katrs pacients var darīt. Bet nē, tie ir tiešām maz pacienti.
bet atpakaļ pie deformācijas. Paldies, ka tu atvilki mums atpakaļ. Atpakaļ pie tās deformācijas. Es jūs deformēju. Jā, atkal deformēju. Daudz jautājums deformējās citā. Ginta, tu minēji par empātiju un darbā to komunikāciju un atgrieznisko saiti. Tev tagad mājās atnākot, komunicējot ar draugiem, vienalga, kur komunicējot, tā tava komunikācija ar citiem cilvēkiem kopumā arī ārpus darba, viņa arī ir deformējusies? Es domāju, daļai noteikti, bet man liekas, ka diezgan veiksmīgi tomēr var atstāt medicīnu un veselības aprūpi kabinetā, un tad mājās ir tas. Tā personība ir dziedātājs. Gins dziedātājs un volejbols un dejotājs. Bet noteikti daļai jā, un varbūt arī tomēr nāk, teiksim, saziņā ar draugiem, īpaši, ja tie draugi arī ir ārsti, tad neizbēgām mēs runājam par veselības aprūpi, par medicīnu. Varbūt tas turpinās, bet tāds cinisms un kaut kādas tādas lietas, es domāju, ka nē, tas mājās pagaidām nav iedzīvots. Jā, es tieši gribēju, tu tā kā vairāk par to cinismu, tā kā viņam prasīja, vai... Jā, jo es jūtu Gintā diezgan maz cinismu. Jā, vai ne? Vai ne, jo... Jā, tu pats sevi uzskati par cinisku cilvēku? Nē, noteikti nē. Un arī tas nav domāts tā, ka es praksē esmu ļoti cinisks un mājās ļoti pazīstu. Tā nav. Es domāju, ka vienkārši es mēģinu neņemt tās prakses lietas, tās medicīnas lietas mājās. Protams, tas ir neizbēgami, kā jau mēs minējām pagājušajā ierakstā, ka ir tie grūtie pacienti, kur tiešām tu saskaries ar viņiem, un tad mājās tu to visu pārdomā un liekas, tā kā varbūt es kaut ko nepareizi darīju, un nenoliedzami ir dienas, kas ir vienkārši briesmīgas, ka tu atnāc mājās, un es negribu vispār neko dzirdēt no cilvēkiem. Tad ir nedēļas, kas ir briesmīgas, ir mēneši, kas ir briesmīgi, tad ir gadi, kas ir briesmīgi. Ne, tam es piekrītu. Bet tu esi cinisks, Reini? Kļuvis ciniskāks. Pavisam noteikti. Arī man liekas, ka es biju kādreiz kopumā tāds diezgan pozitīvs cilvēks. Man liekas, ka es esmu kļuvis ar vien mazāk pozitīvs un mazāk pozitīvs. Īpaši kaut kā pēdējā laikā. Jā, ja godīgi sakot, man vispār ir sajūta, ka man ir grūtāk iederēties starp cilvēkiem. Kopumā par savu pieredzi medicīnu, kas nav medicīna, atrasties ne medicīnā ārpus. Tas ir slikti, tā ir slikta pazīme, bet man ir tiešām grūtāk. Man ir atkal, es tieši domāju par to cinismu, un man tas ir viļņiem nonācis, un tad es esmu atpakaļ tajā, laikam tajā vilnī, kur es braucu ar to surfa dēli, kur es esmu atpakaļ kaut kādā savā ļoti empātiskajā momentā, kur man atkal ir ļoti grūti pieņemt to cinismu un tās ciešanas, kas ir redzamas veselības aprūpē. Sākumā es atnācu uz medicīnas studijām ļoti, ļoti naiva, gluži kā tu. Man likās, ka viss naivais kuku. Naivais kuku, delulu. Delulu Dana. Man likās, ka viss var izglābt. Arī par to labumu, ka cilvēki ir labi, un tur mūsu ārsts viss mīl. Man teica, arī vienmēr teica, ka ārsts ir ļoti prestiža profesija, kam es tā kā piekrītu, bet mēs visu kaut ko redzam, un tad tas mans cinisms iesgās tieši medicīnas studijās, kur es ieraudzīju to realitāti, un kur cinisms, es skaidri zinu, tas bija mans aizsarga mehānisms, jo pieredzēt tik daudz citu cilvēku ciešanas un daudzās situācijās saprast, ka tu nevari varbūt palīdzēt, tas ir neiedomājami grūti to izturēt. Un tad atkal bija tā Covid situācija, un tā bija tā situācija, kur es tā kā pilnīgi man atkal viss sagriezās kājām gaisā, un es arī kaut kādiem tiem cilvēkiem, kur bija ļoti nejauki pret mani, es sāku bišķiņ citādāk arī skatīties. Es domāju, kāpēc viņš ir tik ļoti nejauks pret mani. Iespējams, ka tas kaut kas ir manī, iespējams, ka tas kaut kas ir viņā. Un ja tu uz to āru dod tik ļoti daudz tās negatīvās emocijas, kas tad tevī tik daudz notiek? Un es tagad sev pieķeru pie domas arī ļoti bieži domājot par saviem pacientiem, arī domājot par tām lietām, kas notiek ar viņiem ārpus mana kabineta. Vai viņi ir laimīgi kopumā, vai mēs kā sabiedrība esam laimīgi? Līdz ar to es esmu... Tu esi laimīga? Tas ir tik sarežģīts jautājums. Es teiktu, ņemot vērā vispār to, kas notiek pasaulē, es teiktu, ka es esmu laimīga. Jā, man ir kur dzīvot, man ir naudiņa, ar ko samaksāt par visādām lietām. Man visi tuvie ir veseli un ir, nav tiešām par ko sūdzēties. Ir, protams, lietas, ko es gribētu papildus, bet tiešām nav par ko sūdzēties. Bet arī es teiktu, jā, par to, ko teici, ka tu izvairies no, varbūt, neizvairies, bet ka tu nejūti to connection ar cilvēkiem ārpus medicīnas. Man tieši tā, es gribu parunāt ar kādu citu, kas nav medicīnā. Viņš man ierauj burtiski atpakaļ
dzīvē, kas ir ārpus medicīnas. Jā. Un man liekas, arī ļoti bieži tagad arī ar citiem ārstiem, kolēģiem nāks runāt par attiecību veidošanu. Un vai tu gribētu tikties ar ārstu kā savu partneri? Nē. Es arī teiktu, nē. Esmu precējies ar varbūt var pajautāt, vai jūs ģimene arī, vai jūs atstājat ārpus durvīm visas lietas, kas saistītas medicīnu, vai tomēr mēs abi esam otolaryngoloģijas rezidentūrā. Mums ir diezgan aktuāli, mēs pārunājam kaut kādus keisus un tā tālāk. Tas kaut kādā ziņā mūs vieno. Varbūt kādreiz ir, es pieļauju, respektīvi, kādreiz ir atnācis mājās, un otram cilvēkam ļoti gribās pastāstīt, kas notika tieši slimnīcā. Un, tā kā gribās uzklausīt, bet negribās vairs tieši par to. Gribētos izklausīt par kādu citu problēmu. Gribās, bet negribās. Gribās, bet negribās, jā. Un, jā. Bet, tu teikt, ka medicīna noteikti arī tas grafiks tieši gan jau, ka rada arī kaut kāds izaicinājums attiecībās, arī kaut kādā bērnu menedžmentā un laiks vispārējais. Jā, tas ir, mēs ar sievu, kā esam, mūsu vienkārši dzīves ritulis. Ritums ir deformēts, tā kā talsu ritulis, bet deformēts talsu ritulis. Tas 3 stūris. Jā, tas ir talsu 3 stūris. Burtiski tā ir. Burtiski 4 stūris. Burtiski 4 stūris, jā. Mēs ar sievu abi diezgan daudz strādājam, lai visiem ilustrētu, ka medicīnā pārsvarā, es nezinu, kā citur, man liekas, ka neviena rezidentūrā, vismaz mūsu specialitātē, mazāk par 250 stundām mēnesī strādā. Tas ir, tas ir tā kā, tā vienkārši ir. Jā. Tad iedomājieties, ja 2 cilvēki strādā tur 250 plus stundas. Jums jau bērni gan jau arī strādā. Bērni jāpaspēj aizvest uz dārziņu. Reģistrē pacientu. Reģistrē, jā, viņi mums pierakst. Viņi mums, tā kā, tas ir tas, ko es gribēju pateikt. Mēs caur šo nonākam pie atziņas, ko es tikko saprotu, ka viens no aizsarga mehānismiem ir rēkt par to, cik ļoti ir grūti medicīnas nozarē. Nē, mēs tā kā vienkārši spēlējam Floor is Lava. Un vienkārši mēs laiku pārbaudam, cik vēl vairāk. Cik karsta ir tā lava, cik vēl mēs varam iespiest. Mēs tur pirmais bērniņš rezidents, otra sieva pēc bērniņa rezidentūrā, otrs bērniņš. Mēs domājam, labi, ko mēs vēl varētu. Mums ir suns mājās, kur ir kaut kā, restīvi. Vēl ir šis podcasts. Tam visam pa vidu, Dievs, tas jā, tā kā, ir, restīvi, ko es gribēju pateikt, mums nav garlaicīgi, bet vai mēs ar sievu pietiekam daudz tiekamies, mums ir pietiekam daudz laika vienam otram, droši vien, ka nē. Jā. Kāpēc tu negribētu, jo tas arī labi varbūt parādīs tās deformācijas, kas mums rodas, kāpēc tu negribētu būt kopā ar ārstu? Jā, man liekas, ka man būtu ļoti grūti, teiksim, jo, kā jau es teicu, nenoliedzami savā starpā, kā tu arī minēji, ja, ka jūs ar sievu pārunājat kaut kādas lietas no darba. Es noteikti to negribētu darīt mājās, jo man liekas, tas būtu ļoti vienkārši patiesībā, jo tas otrs cilvēks tevi tik ļoti labi saprot, īpaši jūsu gadījumā, kad jūs abi esat vienas specialitātes. Tiešām jūs varat katru lietu pārunāt. Mums šodien notika tā, un otram ir tāds. Jūs varat taisīt konsīliju. Jā, mēs mājās, mums ir konsīlijas 24/7. Tieši tā. Un es negribētu šādu konsīliju mājās. Un man liekas, kā tu teici, ka es tieši gribu kaut ko jaunu zināt, kaut ko jaunu dzirdēt, kaut ko tiešām iemācīties jaunu no citiem cilvēkiem, kaut kādu gūt pieredzi, varbūt sekundāru no citiem cilvēkiem. Un, tā pieredze medicīnā man jau ir, tā kā es ļoti labprāt gribētu kaut ko citu. Jā, es tāpēc savu īstenībā to profesionālo lietu remdēju. Man ir draugi, ar kuriem man ļoti patīk tikties ar cilvēkiem, kas nodarbojas ar mākslu. Jā. Mākslinieki, tas ir tas, kas man vienalga kādā izpausmē. Mēs varam uztaisīt šautauts māksliniekiem. Man ir onkulis, man ļoti, ļoti mīļš onkulis, šautauts manam onkulim Kristam, kurš ir komponists. Mēs tikko pateicām šautautu māksliniekiem, jo man ļoti, ļoti patīk tikties ar cilvēkiem, kas nodarbojas ar mākslu, jo tas ir tas, kas mani remdē. Man ļauj kaut kā, es nezinu, no tā beidzot atslēgties, jo ļoti bieži ir satikties ar draugiem, kas nodarbojas ne medicīnā, bet arī tādā profesionālā vidē, viņiem arī tāds stingrs, varbūt dzīves režīms. Tad cilvēki, kas nodarbojas tiešām tā ar mākslu, kuriem tas dzīves ritms ir savādāks, tas ir tas, kas man... Jā, es arī gribu teikt to, ka
māksla vispār, es nonākot medicīnā, un kad tev viss stāsta, medicīna ir māksla, kas savā ziņā tā arī ir, es kaut kādā mērā varu arī ļoti sevi redzu, man ir kaut kāda, dvēseliska saistība ar tiem mākslas cilvēkiem, es pat nezinu, kāpēc, un es atceros arī viens tāds moments, kur bija jautājums par naudas piešķiršanu medicīnai, un tur bija runa par to, ka jāņem no mūsu kino industrijas, un man bija tāds iekšā, es saprotu, ka medicīnai vajag, bet man bija tāds, nē, man ir vajadzīga kultūra, māksla, un tas, ko arī cilvēki rada šeit pat Latvijā, man tas likās tik svarīgi, un es ļoti cerēju, ka viņiem to naudu neatņems, tāpēc tiešām milzīgs šautauts. Cienījamais ministra kungs, veselības aprūpei medicīnu nerodām ņemot nost kultūrai. Kultūrai nē. Šautauts ministram. Šautauts jaunajam ministram. Šautauts. Būs? Kas tā bija par skaņu? Tā bija kaut jocīga balss, bet neliec. Mēs vispār nepabeigsim šo epizodi. Bet, respektīvi, jā, man ļoti patīk tikties ar cilvēkiem un būt arī teātros, kino, pieredzēt citu cilvēku dzīves un nedomāt par to, ka... Teātris nepatīk. Kāpēc? Es nezinu, man vienā brīdī pārstāja patikt teātris. Man ļoti patīk. Man arī ļoti patīk. Man patika, bet tad man pārstāja patikt. Jo es nevaru Netflixā nokoncentrēties. Tā ir vēl viena problēma, vēl viena deformācija, ka es nevaru nokoncentrēties. Es nevaru nokoncentrēties, man tas prasa ļoti piepūli. Tīpaši arī Netflixā seriāls, un vienkārši sēdi un tā ir tāds... Vēl viena deformācija, ko es konstatēju. Mums ir tas laiks ar pacientu ierobežots. Kā arī tu iepriekš minēji, piemēram, tev ir 5 minūtes, un tad tev vajag tā kā ātri izdabūt. Piemēram, sarunāju ar pacientu 5 minūtes, un tad tu no viņa mēģini dabūt ātri. Es zinu, ka citreiz es runāju ar pacientu, un es jau esmu iemācījies pabeigt teikumu, tā kā dzird savā galvā. Tā kā autofils. Un tad arī man cilvēks stāst, un es tiešām gribu dzirdēt, un es klausos, bet es tikai gribu pasteidzināt, tāpēc, ka esmu pieredzējis, ka 5 minūtēs tos var pateikt vairāk nekā, Jā, labi. Varbūt vēl padomājiet kaut ko no sliktām lietām, es varbūt kaut ko no labās lietas, ko man medicīna ir un kā man deformējusi. Man liekas, ka es esmu kļuvusi pieņemošāka pret cilvēkiem, tolerantāka. Jo man ir ikdienā jāsastrādājas ar ļoti dažādiem cilvēkiem, ar ļoti dažādām kultūrām, reliģijām. Arī jāsaka, arī aktuāla seksualitāte un vēl visu kaut ko. Un man nav problēma vienkārši pieņemt cilvēku tāds, kāds viņš ir. Es ar viņu strādāju, viņš ir atnācis man pie konkrēta problēma, un es viņam ar konkrēto problēmu palīdzu. Es viņam nemācu dzīvot, es viņam nemācu kā tur ko stāstīt. Un tā bija viena lieta, ko es darīju arī medicīnas fakultātē. Man ļoti gribējās kaut ko tādu izmest, kaut ko tur, kas zina kaut ko palīdzēt. Ļoti gribējās tur pamācīt, un tad ar laiku man tas tā izdzēsās. Es sapratu, ka ja man cilvēks nejautā padomu, es arī baigi nelīdīšu iekšā viņa dzīvē, tā nav mana darīšana. Es tikai runāju par to, ja cilvēks man jautā konkrēti padomu, tad es konkrēti padomu par kaut kādu konkrētu jautājumu arī viņam dodu. Iepazīstoties ar jauniem cilvēkiem, bet cik minūtēm jūs pasakat kaut kā, ka jūs esat ārsts? Es nesaku vispār, ja man nejautā. Jā, es arī. Jautā, ar ko nodarbojos. Jā, tad jā, bet man nav tā, labdien, es esmu ārsts. Nē, man ir... Labdien, es esmu... ārsts. Tu saki, ka tu esi no... Man liekas, tā vienkārši out of nowhere pieiet kafejnīcā vai, es nezinu, mego rindā es stāvu un tad pēkšņi aizmugurs. Es esmu ārsts. Tā es nedaru. Nē, bet Kārti maksāsiet vai skaidrā naudā? Bet parasti citi, kas cilvēki... Es esmu ārsts. Nē, bet tomēr man ir jāatzīst, ka, piemēram, ja es esmu ar kompānijās ar draugiem, kas nav ārsti, un tad mani iepazīstina ar kādu jaunu cilvēku, tad parasti tā, ka kāds jau pasaka kaut kā tā kā. Protams. Bet es arī kādreiz saku, es strādāju medicīnas nozarē. Lai tā kā neprecizē. Un tas nav stāsts par to, ka es negribu, lai man prasa kaut ko vai rāda kaut kādas bildes ar izsitumiem. Jo kādreiz cilvēki domā, ka tā kā es... Lūdzu, nesūtiet bildes ar izsitumiem. Jā, viņas parasti ir sliktas. Uz manu privāto, lūdzu, nē. Tad mēs izveidosim ēpastu. Nē, bet tas ir tāpēc, ka es neasociēju sevi tik ļoti ar savu profesiju. Tā kā es neesmu mana profesija. Jā, ir lietas, kas manī ir iekšā manas profesijas dēļ, bet es nenāku pa priekšu, es esmu ārsts. Bet es gribēju vēl paturpināt, ko tu teici par to spēju pieņemt cilvēkus, kādi viņi ir. Jā. Es domāju, tas ir ļoti, ļoti, ļoti labs komentārs, un es tam pilnīgi piekrītu, jo nenoliedzami mēs dzīvojam kaut kādā noteiktā sociālā burbulī ikdienā. Jā. Un tad tajā praksē pieņemšanā tiešām nāk cilvēki no A līdz Z, no visāda spektra, ar visādām izpausmēm, un tiešām tā spēja viņus pieņemt, un tas tiešām vairo to empātijas sajūtu arī ikdienas dzīvē. Tas ir milzīgs. Man ir tas īstenībā, tas ir mani politiskos uzskatos, es esmu deformējies medicīnā, jo es
medicīnas skolā bieži teica tādu lietu, ka kaut kādas saslimšanas ir saslimšanu riska faktors ir socioekonomiskie faktori. Un tad, kad viņus mācīja medicīnas skolas fakultātes laikos, tad es tā kā sapratu, bet tā kā nesapratu. Tad strādājot slimnīcā, es arvien vairāk redzu, ko nozīmē, kā var korelēt izglītība ar socioekonomiskais stāvoklis. Un ņemot to ko es redzu, ka ir bieži, ka cilvēki ar zemākām izglītībām un kopējā socioekonomiskā stāvoklis ir varbūt sliktāks, ka viņi cieš vairāk no daudzām saslimšanām. Un tas man ir deformēts tajā virzienā, ka man interesē, es sāku aktīvi atbalstīt, ka man ir progresīvi nodokļi par to, ka mums ir jādara viss, lai mēs palīdzētu cilvēkiem vairāk. Tas ir vēl viena deformācija, bet tā ir tāda, es domāju, ka tas ir laba. Jā, labi, ja mēs runājam par kaut kādām sliktām deformācijām. Nav slikta deformācija. Man liekas, ka tas cinisms viņš ir un arī izolēšanās pašiem no savām emocijām. Tas ir arī aizsarga mehānisms, ka tu esi empātisks pret pacientu, bet ka tev ir jāiemācās arī, ka tas pacients tev durvis aizver, ka tu tā kā noslēdz arī to epizodu sev emocionāli, kas ir ļoti. Tur es esmu uzlabojies. Es biju kaut kādā brīdī arī pret pacientiem jau kļuvis tāds, es pats sajūtu, ka kaut kāds tāds ciniskāks un nesapratis. Kāpēc jūs tagad meklējat palīdzību vai kaut kā tā? Tagad man ir ieslēgusies tā deformācija, ka mans cinisms ir sasniedzis varbūt savu peak performance kaut kādu sarunās ar saviem, tur, kur nevajadzētu, sarunās ar saviem draugiem, radiem un tā tālāk. Bet tieši pret pacientiem man ir tāds īpašs uzplūdums, ka man sāk šausmīgi satraukt. Varbūt tas arī nav labi, bet man tagad šausmīgi satrauc cilvēku ciešanas kaut kā pēdējā laikā īpaši. Kas man ļoti, ļoti palīdzēja šajā visā arī tajā cinismā un arī varbūt pret to izdegšanas, burnout, pret to izdegšanu. Piedod. Pret izdegšanu, kas man ļoti palīdzēja, ir atcerēties to, ka tas pacients ir atnācis pie tevis, jo viņam tiešām vajag palīdzību. Viņš netiek galā. Viņš ir gaidījis šo vizīti, un tiešām tas arī palīdzēja. Atnāk pacients vienkārši ar iesnām, saaugstēšanos. Un tā pirmā doma ir, ko mēs šeit darām labrīt. Bet no otras puses, man visu laiku ieslēdz tas, viņš pats netiek galā. Viņš grib padomu. Tas nozīmē, ka tu šajā brīdī esi tas cilvēks, pie kura viņš ir vērsies, un tev ir jāpalīdz. Vienalga, kas tas ir. Un tas man ļoti, ļoti šo empātijas spēju uzlaboja. Tieši atcerēties to, ka tev tas ir kārtējais pacients, bet tu šim pacientam esi šobrīd vienīgais, kas viņam var palīdzēt tajā brīdī. Kā teica mūzika, tu esi pirmā. Tā viņa teica. Okay, bet tas ir, man liekas, ka jūs atkal arī nonākat tajā, kur es saku, es šobrīd braucu ar to surfu dēļ, ka tā milzīgā tiešām empātija un to, ka tu arī saproti, ka ar to veselības aprūpes sistēmu vispār arī kāda sabiedrība mēs esam. To, kad arī cilvēki lūdzot palīdzību nesaņem viņu arī citos jautājumos. Kad tu beigās saproti, ka patiesībā viņš atnāk pie tevis, viņš tev to visu dvēseli izliek ārā un kā tu viņam tur vispār var iespļaut iekšā tajā momentā. Man cik nepatīkam, ka tu aizēji un tev pretī vienkārši sēž ārsts un viņš nepaskatās uz tevi. Pāršķir kaut kādus lapas, nolaiza pirkstus, pāršķir lapu un ko atnāci? Ko gribi? Kāpēc jūs esat šeit? Tas ir grūti, jā. Bet es gribu... Kas ir jūsu ievadfrāze? Jūsu ievadfrāze ienāk iekšā pacients, viņš pasaka, labdien. Kāds ir tas jūsu opening question pacientam? Es pasaku, kā man sauc. Un tad, bet jau opening question. Pediatrs, un tad es prasu, pieņemsim, kā es jums varu palīdzēt, kas ir tas, kas es prasu, kā jūs jūtaties šodien? Jā, kas ir noticis, kā es jums varu palīdzēt? Tas ir arī tas, ko es arī studentiem mācu. Es nesaku, es saku, lai neprasa, kāpēc jūs atnācāt. Noteikti, nē. Jo kādreiz tā arī gadās. Man ir bijuši pieredze ar ārstiem, kur prasa, kāpēc jūs atnācāt. Es atnācu, tāpēc, ka es tiešām netiek galā. Man vajag padomu. Man patika, kā viens mans kolēģis poliklinikā vienmēr saka tā. Sūdzaties. Bet, man liekas, ļoti labs vēl viens paņēmiens. Ja pacientam ir tik daudz lietas, par ko viņš gribētu teikt un stāstīt un sūdzēties, tad vienmēr es pajautāju, bet šajā brīdī, kas ir tā viena lieta, kas ir tiešām viss? Kas traucē dzīvot šobrīd? Labu dzīvi dzīvot. Jā, tieši tā. Un tad ar to var sākt virzīt to sarunu pareizajā. Labi, bet es gribēju vēl par deformācijām un aizsargu mehānismiem. Man vēl aizsarga mehānisms viena brīdi, pieņemsim, bija nēst. Tas slikts.
Jā, tur es biju iedzīvojusies. Tas bija saistīts ar medicīnas fakultāti un visām tām lietām. Vienkārši tu vienā brīdī domāji, ka tu vienkārši... Kafija un smēķēšanas bija man ļoti izteikts. Un dežūrās man likās neiespējami nesmēķēt, ka tu dzīvo 24 stundas un likās tas ir vienkārši tavā skrējienā, tā kā tava labākā pauze. Paņemt kafiju un smēķēt. Smēķēt ir slikti. Tu tagad arī smēķē? Nē, vairs ne. Labi, apsveicam. Šautauts. Klau, bet mums ir jādeformējas uz noslēgumu. Mēs runājam jau 36 minūtes. Tad nevienam tas nebija jāzina. Bet es vienkārši gribēju padomāt, ka vēl ir tāds slikts, jo cilvēki jau daudzi, saskaroties ar kaut kādiem cilvēkiem, ar ārstiem, kur varbūt ir izdeguši, viņi jau redz to mūsu deformāciju sliktā veidā. Mēs jau tā kā daudz runājam, mēs tur tādi empātiski un vēl vispārējais. Kas ir tas, varbūt, kur mēs varētu, lai mēs arī nododam kaut kādas ziņas saviem kolēģiem, par ko padomātu, kas nav labi. Jo man pieņemsim liekas, ka nav laba lieta. Tas arī saistās ar komunikāciju. Protams, arī tas, par ko mēs runājam. Viss ir komunikācija. Tas, kā tu runā ar pacientu, man arī liekas ļoti svarīgi profesionālās deformācijas, kas mums notiek, ka mēs pacientu priekšā apspriežam citus ārstus un viņu lēmumus tā vietā, lai vienkārši pateikt, tas bija tas ārsts, mēs šoreiz darīsim tā. Un nākamā lieta, ka pacients dzird, ka kabinetā kāds apspriež kādu citu pacientu. Man liekas, ka tās, ja prasa kaut ko noslēgt, tās 36 minūtes, kuras mums jau ir, man liekas, ka tas būtu tas message, ko es nodotu kolēģiem, kad tas ir man arī kā pacientam, tas tas, ka nepatīk, tas ir vienkārši tik ļoti nevajadzīgi. Es teiktu, ka tas ir tas sarežģītākais ārsta darbā, ir, ka nevienu neinteresē tas, vai tev kā ārstam ir šodien slikta diena. Arī fakts. Jā. Un vēl viena lieta, manuprāt, arī, kas ir, kad ārsts nokļūst pacienta lomā, ja ārstam ir kaut kādas, veselības problēmas, tad vienmēr tā pirmā, es taču pats tieku galā, es zinu tur tās lietas, bet nevar īstenībā. Tu pats ar sevi ir ļoti, ļoti uzmanīgi. Tāpēc ārstam ir jāiet pie cita ārsta un jāprasa tā palīdzība. Un varbūt tas ir arī tāds negatīvs nedaudz no ārsta. Tas ir mēs tā kā deformācija. Viena no deformācijām ir tas, ka ir teiciens, ka ārsts ir viens no sliktākajiem pacientiem. Jā. Jo es taču zinu, es zinu, man ir šādi simptomi, es pieņemu, ka es gribu tādu ārstēšanu un ļauties citam uzņemties par tevi, par tavu veselību atbildību. Tas ir ļoti grūti. Un vēl nebūt pret, pat nevis veicināt, bet ļoti normalizēt to, ka pacients saka, bet es gribu aiziet vēl tā kā pēc otrā viedokļa, jo man liekas, tas arī ir tas, ka kādreiz cilvēkiem tā kā jūtas, tad ej tur vai kaut kā tā, ka tas ir baigi forši, ja pacients iet pie vēl viena ārsta. Tas ir arī pilnīgi. Es arī absolūti neiebilstu. Es neuztveru to kā kaut kādu neveiksmi vai kaut kā citu. Tagad jau iespējams, ka kaut kad sākumā viņš pateiks, iešu pēc cita ārsta. Nē, bet tagad es domāju, ja viņam vajag to otru viedokli, viņam ir visas brīvas izvēles. Viss labi, 38 minūtes. Paldies visiem. Skatāmies vienā punktā tagad. Paldies visiem, kas klausījās šo. Mums izdevās, jo bija grūti šoreiz. Šoreiz bija grūti kaut kā. Jā, paldies, Koncīlija. Paldies tev, ka atnāci, Gīna. Jā, mēs tev noteikti man nekas cits neatliek, kā pateikt tev. Šautauts Latvijas iedzīvotājiem.